Vismaz vienu kārtīgu jaunieti. Vienmēr solītu, vienmēr saķemējies, vienmēr laikā. Starp citu, vienmēr laikā. Arī tagad, pirms 5 minūtēm. Pirms 5 stundām jau bija klāt, viņš jau te. Vēl labāk, jā. Viņš ir vienmēr sagatavojies. Viņš ir perfekts, viņam visi zīmuli ir penālī. Viņam visi āboli ir maisiņā. Penālis biksēs, kā saka. Viņam ir... Nekur nezaņķājās. Viņam viss ir savās vietās un vienmēr. Nakts vidū, arī nakts dienā, viss, kad viņš ir... Tas ir puika. Tas ir kārtīgs puika. Un tas ir mūsu mūzikas apskatnieks Ezis. Rubrika. Iekšā ir, bet ārām nenāk. Kopā ar mūzikas apskatnieku Ezis. Sveiks, Ezi! Man tiešām prieks tev redzēt. Apvidāsēn visiem! Ezi! Jā! Varbūt ienes kādu saules staru šajā piķa mellajā. Nezinu, vai izdosies. Jo Latvijā ir daudz jaunas mūzikas, un šī mūzika ienes tādu kā melno stariņu visu mūsu dzīvēs. Hei! Šodien es gribētu runāt par vienu ļoti konkrētu mākslinieku. Viņš ir sev identificējis ar ļoti konkrētu krāsu. Zilais kaut kāds. Atkal par ziliem man nestāst. Man šie kropļi ir pierēbušies. Zilie, nē. Zaļie. Atceries, šodien politiskā reklāma nedara zaļie nedara. Balsojiet par zaļiem. Šodien stāstīs par korkaru uzvarētājs, zaļo pakaļ koru uzvarētāju, galveno supermenu Normundu Zusu. Normunds Zus. Atcerieties šo uzvārds, ļoti svarīgs. Zus. Šis uzvārds ne pirmo, ne pēdējo reizi ieskanēsies jūsu mājokļos. Zus. Atkārtot pie sevis vairākas reizes. Zus, Zus, Zus. Un jūs atcerēsieties. Skanīgs, skatuvisks. Ar skatuvisku šarmu. Ar sekspīlu. Normunds Zus. Lai skan pirmais ieraksts, kas saucas Tu saki. Grupa Galtika. Normunds Zus. Jautri visi. Nu, nezinu, vai tā būs turpinājumā arī. Jau aizvakar man rakstīja pie tevis baigi sniegu, pat autobusi neiet un beigās. Piedod, šodien atkal vētra un līst kā no spaiņa. Es saprotu un zinu, tā nav tava vaina un tā. Es visam noticēju, bet kā, gan saprast nevarēju. It kā vienā laika joslā mēs dzīvojam ar tevi vienā pilsētā, kur bāba saule un mēnesis loga. Tu zini, melot nav labi, bet negribi atzīties. Nē, nu simpātisks jaunieklis. Simpātisks jaunieklis. Viņš, es domāju, katrs gribētu uzaicināt mājās sev šitā, lai kaut kur stūrītī paskan. Jā, bet neaicina neviens. Tā, kā jau mēs šobrīd mēs klausāmies dzīvo ierakstu, kā jau mēs arī pagājušajā nedēļā mēs runājam par Sandu Kjopu un kaut kādas zināmas līdzības Kjops Zus. Ir kaut kāda tur kopīgi iezīme, kaut vai pirmais, kas atkal iekrīt acīs, ir šis te grupas instrumentārijs. Instrumentārijs ir tātad sintezators. Viens sintezators. Un tāpēc, laikam, jau tas izskaidro, kāpēc tik ļoti labi viss skan.
mēs pat labam Eizis mums demonstrē ne tikai audio materiālu, bet arī vizuālo materiālu. Es teikšu tā, ka šis jaunais cilvēks, viņš ir neparasts. Viņš grib apgriezt visu šlāgeru mūziku pasauli otrādi, ja? Ja parasti cilvēkiem ir tumšs uzāks un balts krāklis, tad šeit ir otrādi. Tas kaut kā neparasti, ja? Abiem grupas dalībniekiem ir. Šie divi censoņi ir ārkārt, viņi ir mazliet traki, kā jau iepriekš es biju stundas agrāk biju vienkārši klausījos, kā es visu kaut kādu runāju. Un es zināju, ka ārsts teica par to, ka cilvēki mēs būtu mazliet traki, un šis reiz, būs laikam tas gadījums, kad Normons Zuls, izskatās, viņš ir mazliet traks, viņš ir paņēmis tā kā mazliet uz izbrīnu, viņam ir balss uzvalks un rasns kolēģis arī. Atkal iesim līdz galam, kā es gribu tam noticēt, kur valda saule aiz loga, tu zini, malot. Atzīties, tu saki rīt, iesim līdz galam, kā es gribu tam noticēt. Tā, turpinām. Klausamies otru grupas izpildīto dziesmu, viņiem ir vairāk nekā 2 dziesmās. Hei! Bet šodien klausīsimies tikai 2. Hei! Un otra grupas galaktikas dziesma saucas Rāzna. Šī dziesma ir īpaša ar to, ka tā pilnīgi neko nav īpaša un skan tāpat kā jebkurš sūdīgākais šlāgerīs. Hei! Un tāds dziesmas, lūk arī akordeons un Rāznas ezers. Es mēģinu iztēloties, izspēlēt tāda ainava, akordeons, Rāznas ezers. Un pliks Zuls. Bet pilnīgā klusumā tas muzārs traucē. Tagad ir Rāzne. Saprot, šit labākais Zuls gabals. Šits ir jūti. Paklausimies, brīdi paklausimies. Zuls laiks. Jā, bet tā būtu ideālā pasaule, ja būtu tādas skaņas laika. Bet ne, mums jāklausās šitais ir. Es skatos un brīnos. Un es saprotu, cik ilgi ļauts būt. Varbūt, ka es maldos, bet es laikam arī jau lēnām sāku saprast to kaut kāda zināma Latvijas vokāla skola, ar īpašo patskaņu tādu aspirāciju, pat ne aspirāciju, izrunāšanu, Ja mēs tagad piemēram skaitītu alfabetu, A ir kā A, E ir kā E, I ir kā I, O ir kā O, bet U ir kā U. Tas ļoti interesanti. Latvijas estrādē ļoti raksturīgi, īpaši, ja mēs ņemam pagājušās piekdienas raidījumā Asklīto Sandi Kijopu, viņš ļoti izslēgs šo idejisko bāzi nes un iznes, un viņam tas izdodas. Vai tam ir kāda, varbūt kaut kāda tāda simboliska, kaut kāda nozīme, varbūt tā ir kaut kāda tāda, tas ir virziens. Es nezinu, tā kā ir līnija dejas, ir country, tie ir virzieni visādi, Jā, varbūt tā ir tāda, varbūt jauna kaut kā, varbūt tas ir kaut kas, kas vēl nav, varbūt tas ir pienācis laiks sākt to veidot. Varbūt ir jāveido kursi kaut kādi, vai varbūt Bet varbūt tā ir vienkārši kaut kāda pārprastā rezonātoru izmantošana vokālajā mūzikā, jā? Jā, ja mēs šeit runājam par rezonātoru pārprastām, tad tie būtu par to tie ir tikai zliediņi. Mans mīļais draugs, viņš ir Normons Zuls ir pārprasts visu, itin visās jomās. Viņš ir gan ļoti slikts mūziķis, nekvalitīvs skatuls, cilvēks ar ļoti neharizmātisku paskatu. Visādā ziņā riktīgs Zuls! Mīlētam būt, tu esi kā mās, Hei! saprot un paža, Sveiciens Zulsam! tavos viņos Loņu parks!
Super!